Protams, ka sportā liela diskusija ir par svaru sadalījumu, kategorijas un viss pārējais. Un tas noteikti ir arī jautājums daudziem no jums elektrokraftiņa klasē, kādu svaru kāds izskatās. Ir izveidots divas klases, vieglā, jeb pro un lielāks svara klasē, jeb masters. Mūsu Power Unit sistēmas programmatūras izveidots tā, lai viņas sasniegtu konkrētu pātrinājumu konkrētā laikā, vienalga, cik daudz tiek uzlikts svars uz viņu. Tādējādi, ja jūs vienā klasē esat apmēram ar 20 kg atšķirību, tad kartiņas izkompensēs visas pātrinājuma lietas un visu pārējo, ko fiziski ar jaudu var izkompensēt, lai jūs sasniegtu tādas pašas rezultātus kā nedaudz vieglāks sacīkšu drivers. Lielākā atšķirība, kas jums vienīgais būs, vienam no jums, kurš ir smagāks un brauc varbūt nedaudz agresīvāk, būs lielāks baterijas patēriņš. Bet baterijas ir uzprojektētas tā, ka jums paliek 20, 30 un citiem pat 40% pēc brauciena, tā ka tur vispār nav kreņķa. Tas, ko es jums vēlos pateikt, ka mēs par to domājam, nāk jaunas tehnoloģijas un svars vairs nav tik liela problēma, kā tā bija iepriekšējām tehnoloģijām. Tāpēc, ja tev ir nedaudz vairāk nekā citiem, piesakies, šī ir ideālā klasa, kurā tev startēt.